Vai tu kādreiz esi sajūtis, ka kaut kas tevi vēro no tumsas, pat tad, kad esi viens? Latvijas mežos slēpjas būtnes, kas nav ne dzīvnieki, ne cilvēki. Tās ir no folkloras, un tās nekad neaizmirst. Šī stāsta varonis, jauns kalējs vārdā Toms, dzīvoja nelielā ciematā pie Ventas upes. Viņš bija stiprs, bet lepnus, un neticēja veco ļaužu stāstiem par zvēriem, kas nāk pilnmēnesa naktīs. Folklora stāsta par mēnesi zvēru, vilkaci, kas nav tikai pārvērtējis, bet velna kalps, kurš medī tos, kas izaicina dievus. Viss sākās tajā drēgnajā oktobrī, kad ciematā sāka pazust lopi, to ķermeņi atrasti saplosīti ar dīvainiem nagiem. Pirmais cilvēks, kas pazuda, bija Tomsa kaimiņš, vecais zemnieks Juris, kurš devās mežā pēc malkas un neatgriezās. Cilvēki runāja par lāstu, bet Toms nolēma pats atrast vainīgo, domājot, ka tas ir vienkārši plēsējs. Viņš nezināja, ka šis lēmums atmodinās sen aizmirstu briesmoni. Nākamajā vakarā, kad mēnesis spīdēja kā sudraba acs, Toms paņēma loku, nazi un laternu un devās uz meža malu. Gaiss bija smags, pilns ar mitrumu un dīvainu smaku, kā asinis un pelni. Koki čukstēja, it kā runātu, un Toms izdzirdēja zemu rūkoņu, kas nāca no dziļuma. Viņš sekoja pēdām, kas veda pie Vercas svētnīcas, akmens krāvuma ar senām rūnām, kas spīdēja mēnesgaismā. Tas bija altāris, veltīts velnam, kas, kā teikts folklorā, radīja mēnesi zvēru, lai sodītu lepnos. Toms pieskārās rūnām, sajūtot drebuļus, kas izplatījās pa ķermeni. Pēkšņi no ēnām iznāca acis, dzeltenas, degošas, un zvērs izlēca milzīgs vilks ar cilvēka seju. Toms pacēla loku, bet bultu lidoja garām. Zvērs pazuda, un mežs kļuva kluss. Bet Toms sajuta, ka kaut kas viņā mainās. Sirds sitās kā zvēra. Toms pamodās ciematā, bet atmiņas par zvēru mocīja viņu kā murgs. Viņa rokas trīcēja un nagi šķita garāki. Ciematā izplatījās bailes. Vēl viens cilvēks pazuda. Šoreiz jauna meitene, Tomsa draudzene Dace. Viņa ķermeni atrada upes krastā, saplosītu, bet acis bija atvērtas, it kā redzējušas kaut ko šausmīgu. Folklora stāsta, ka mēnesis zvērs ne tikai medī, bet arī lāda cilvēkus, pārvēršot tos par sev līdzīgiem. Toms devās pie vecā kalēja, sava meistara, kurš zināja senās leģendas. Vecais vīrs teica: "Tu esi pieskāries velna altārim, tagad zvērs ir tevī, un pilnmēnesa naktī tu pārvērtīsies." Viņš deva Tomsam sudraba bultu, kas it kā var nogalināt mēnesi zvēru, bet brīdināja: "Lāsts ir spēcīgs. Lai to salauztu, tev jāupurē kaut kas dārgs." Toms atgriezās mājās, bet naktī sapņoja par zvēru. Tas runāja viņa balsī, solot spēku un brīvību. Viņš pamodās sviedros, sajūtot ilkņus mutē. Viņš slēpa to no citiem, bet ciematā sāka izplatīties baumas par vilkaci. Toms nolēma atgriezties svētnīcā, lai iznīcinātu altāri, paņemdams garšaugus, biškrēsliņus un pelašķus, kas aizdzeņ ļaumos garus. Mežā viņš satika Daces māti, kura raudāja un lūdza atrast vainīgo. Bet tad no ēnām iznāca zvērs, un Toms saprata, tas nebija viens, bet vairāki, visi ar cilvēku sejām. Viņš skrēja, bet mežs mainījās, takas vijās kā slazdi. Pēkšņi viņš izdzirdēja čukstu: "Tu esi viens no mums, Tom." Balss bija velna, kā stāstīts folklorā, būtnes, kas vada zvērus un apmāna lepnos. Toms pacēla sudraba bultu, bet zvērs uzbruka, un cīņa sākās tumsā. Cīņa mežā bija sīva. Toms trāpīja zvēram ar sudraba bultu, un tas kliedza, pārvēršoties par pelnīm, bet citi zvēri tuvojās. Viņš sajuta pārmaiņas. Acis kļuva dzeltenas un rokas pārklājās ar kažoku. Vai lāsts jau darbojās? Viņš aizbēga uz upi, kur folklāra māca, ka tekošs ūdens var apturēt velna radījumus. Venta plūda spēcīgi, un Toms ielēca ūdenī, sajutot, kā lāsts uz mirkli vājinās. Bet krastā parādījās velns pats, figūra ar ragiem un degošām acīm, tērpies melnā apmetnē. Tu esi mans kalps tagad.
Tas teica, balss kā zibens dārdi. Toms atteicās, un velns izsauca vētru, koki locījās un zvēri gaudoja. Toms lūdza pērkonu, troņu dievu, un zibens trāpa velnu, bet tas tikai smējās. Lāsts ir tavās asinīs. Toms atgriezās ciematā, bet tur viss bija mainījies. Cilvēki baidījās no viņa, redzot dzeltenas acis. Viņš slēpās kalvē, bet sapņos redzēja daci, kas sauca viņu uz mežu. Viņš saprata, ka jāatrod velna sirds, akmens, kas tur lāstu svētnīcā. Pa ceļam viņš satika zintnieku, kas stāstīja par folkloru. Mēnesis zvērs ir velna radīts, bet to var iznīcināt, upurējot savu lepnumu. Toms paņēma sudraba nazi un devās atpakaļ, bet pilnmēnesis tuvojās un viņš sajuta zvēru sevī. Pilnmēnes naktī Toms sasniedza svētnīcu, rūnas uz altāra dega spilgti un velns stāvēja tur gaidošs. Tu nevari uzvarēt, tas teica, pārvēršot zvērus par ēnām, kas apņēma Tomu. Viņš dedzināja garšaugus un dūmi aizdzina dažus garus, bet lāsts auga, Toms pārvērtās par vilkaci, ilkņi un nagi auga. Viņš cīnījās, atceroties daci un atrada akmeni zem altāra, melnu, pulsējošu. Viņš to sasita ar nazi un velns kliedza izšķīstot dūmos, bet lāsts nepazuda. Toms palika vilkacis. Viņš kleņoja mežos, sargājot ciemu no citiem zvēriem. Ciematā stāstīja par viņu kā varoni, bet viņš zināja patiesību. Gadi pagāja, un jauns zēns, Tomsa brālis, sāka dzirdēt čukstus. Lāsts pārgāja uz nākamo paudzi. Toms kļuva par meža leģendu, bet naktīs gaudoja, atgādinot par lāstu. Viņa brālis Jānis nolēma iznīcināt svētnīcu mūžīgi. Viņš veica rituālu ar laimes un pērkona palīdzību, upurējot savu brīvību. Velns tika uzvarēts un lāsts salūza. Ciems dzīvoja mierā, bet mežs čukstēja, neizaicini dievus. Stāsts māca, ka lepnums ved uz lāstu, un folklora ir brīdinājums. Bet vai tas ir beigas? Mežs gaida nākamo izaicinātāju.